Pašlaik Madonas nodomē notiek projekta Baby Box, jeb glābējsilītes īstenotāju un projektā iesaistīto institūciju tikšanās. Glābējsilīte Madonas slimnīcā plānots atklāt oktobra beigās. Darbs pie Madonas glābējsilītes izveidas norit jau vairākus mēnešus. Projekta pārstāve Laura Zvirbula pauž cerības, ka šo glābējsilīti varētu atklāt jau mēneša vidū. Pašlaik datums ir 19. oktobris, bet tas viss vēl ir atkarīgs no daudzām tehniskām lietām, īri materiālu sagatavošanas un vizualizācijas uzlikšanas, bet principā oktobra beigas tās noteikti būs. Pirmā glābējsilīte Latvijā, kur atrodas ārpus slimnīcas koptelpām. Tātad viņi atrodas atsevišķā mājiņā blakus slimnīcai. Tā atšķirība ir tāda, ka signāls aiziet uz lielo ēku, un tad pats Baby Box atrodas ārpusē. Projekta īstenotāji cer, ka šī gada beigās vai nākamā gada sākumā izdosies glābējsilīti atklāt arī Vidzemes slimnīcā Valmierā, kas pašlaik arī esot prioritāte. Pamatsumma silītes izveidai jau ir iegūta, bet pašlaik pietrūkst aptuveni 3000 latu, lai veiktu remontu, ar ko projekta īstenotāji nebija rēķinājušies, tādēļ būs pateicīgi par jebkādu atbalstu tā veikšanai.